Vai jūs esat excited? Jo es esmu jaunavas. Pacietība, balans, miers, iekšējā sagatavotība visam, kas jūs gaida, spēks, drosme un savu veidu aiziešana, apzināšanās, cēlāks mēķis, kurā virzienā doties, iekrāt spēkus, būt pārliecinātam. Bet tātad, kas ir šī brīža enerģija? Wow, nu spēcīgi imperatore. Tātad šajā brīdī tu apzinies, kas tev ir. Tu ļoti labi tiec galā ar saviem uzdevumiem, saviem mērķiem. Tev ir komforts, tev ir stabilitāte, tev ir skaidra vīzija un redzējums, kāpēc tu kaut kādas lietas savā dzīvē dari. Un tad šajā brīdī tiešām tu varbūt apsver jaunus plānus, jaunas idejas, kā sevi realizēt un kā gūt baudu un labklājību no pašreizējā momenta. Un tavs izaicinājums ir monētu piecinieks. Varbūt tev liekas, ka tev šobrīd ir daudz spēka, pacietības, motivācijas iet un virzīties tālāk, bet tavs izaicinājums liek tev atstāt šo nedrošību un šīs lietas tavā dzīvē, kuras tev vairs tālākajā, turpmākajā ceļā nederēs. Monētu piecinieks, es viņu paskatīšos pēc tam vēlāk, kas tad tieši ir šis izaicinājums, bet monētu piecinieks runā par savu veidu negaidītiem zaudējumiem, vai tas ir finansiāli, vai tas ir ar veselību, vai trūkst kādi resursi, vai arī trūkst motivācijas. Un tad šis izaicinājums ir turpināt nepadoties. Lai vai kādas grūtības tavā ceļā tiek dotas, tev ir vara. Tev ir sava šī sievišķība, tev ir savs šis spēks un tiešām prasme, jebkurā situācijā saglabāt mieru, pacietību, iekšējo savāktību un spēku un gatavību arī aiziet no šīm situācijām visām, kuras tavā dzīvē tev šajā brīdī nākotnē nebūs vajadzīgs, jo tu ej tālāk uz priekšu, sasniegt savus mēķus, un varbūt ir kāda svarīga izvēle, kura tev ir jāveic. Ja? Bet iesim tālāk. Pagātne, kur iespēdo nākotni, ir monētu bruņinieks, tad viennozīmīgi tu priekš saviem panākumiem un tā, ko tu vēlēsi sasniegt savā dzīvē, tu tajā ieguldi darbu, tu tajā ieguldi resursus, un tas viss attīstās, un man ir tāda sajūta, ka kādu laiku jau tu esi tā kā virzījies pa šo ceļu, pa kuru tu ej, un pagātnē tev ir torņa kārts. Tas nozīmē to, ka kaut kam bija jāsabrūk, kaut kādām pārmaiņām bija jānotiek. Un varbūt ļoti lēns process bijis ir pēc šīs torņa sabrukšanas, nezinu, vai atgūt spēkus, vai atgūt pārliecību par sevi, vai arī bija konkrētas lietas, kuras tu cēli, un tad tev nāca apskaidrība, kā pēkšņi zibens no debesīm. Un tev bija tāds, klausies, šitā nevar tālāk darīt, un tad vienkārši lēnām, ar pacietību, visam savs laiks, tad mēs atkal veidojam no jauna kaut kādas lietas. Šīs pārmaiņas var būt vai nu ģimenē, šīs pārmaiņas ir vai nu darbā, vai attiecībās. Un tagad ir jautājums, vai mēs spēsim
tā kā virzīties tālāk, saprotot, kas mums ir jāiegūst, vai mēs vēl joprojām būsim tajā pašā vecajā enerģijā, kad mēs izdomājam to torni nograut. Jā, jo monētu bruņinieks, uz viņu var paļauties. Tu noteikti esi savos visos darbos iekšā, bet, jā, jo ļoti tuvā nākotnē ir monētu četrnieks. Un tas nozīmē to, ka tu turies vēl pie kaut kādām lietām, kuras to vajadzētu atlaist. Un iedomājies, notika tornis, viss brūk un jūk tavā dzīvē, un varbūt bija kaut kādas lietas, kuras tu neapzināti gribēji paturēt pie sevis. Un šī lieta, ko tu esi paturējis, varbūt ir tā lieta, no kuras tev vajag atbrīvoties, kura tavu ceļu, teiksim tā, varbūt bremzē. Jā. Jo tu esi pacietīgs, tu esi nosvērts, tev ir nepieciešamais spēks, lai virzītos tālāk, lai spētu saskatīt esošās situācijas un lietas, kurās vairs nav vajadzīga tava uzmanība. Iekšējie faktori ir triumfa rati. Jā, tas noteikti esi tu, kuram ir uzvilktas kaujas bruņas, tu esi pilnībā gatavībā doties uz priekšu, tev ir savi mērķi, tev ir sapņi, tu atstāji jau šo pilsētu ar to torni grubošo aiz muguras, un tagad Sfinksas gaida, ka tu teiksi aiziet. Davai, maucam, skrienam, ārējie faktori, monētu devītnieks, labklājība, atbalsts, stabilitāte, fantastiski. Tas, ko tu gribi panākt un uz ko tu ej, sniegs tev finansiālu labklājību, pārliecību par sevi, tu spēsi varbūt uzzināt par sevi kaut kādas lietas, kuras tu pirms tam nezināji, atkal kaut ko jaunu. Tiešām tāds transformatīvs process, kas tev liek pirmkārtām paļauties uz sevi un gan arī ieklausīties savā sirdī un uzzināt savu šo saucienu varbūt, jo ļoti tuvā nākotnē tev ir monētu pašs, un tas nozīmē to, ka tev būs iespējas, tev būs jauni piedāvājumi, labas ziņas, un vienīgais, kas šeit man traucē, ir tas, ka tu varbūt nebaidies, nē, tu baidies izkāpt ārā no savas komforta zonas, jo tavās cerībās ir zobenu pašs, tā kā tu esi piesardzīgs, un viņš skatās uz pagātni. Tad tu pirms tam jau esi piedzīvojis kaut kādu savu veidu atziņas vai iegūst kaut kādu informāciju par to, kā tad tās lietas notiek, jā, vai nu tas bija kaut kāds projekts vai darbs, kurā tu sevi ieguldīji, un tagad tu redzi to, ka šis tā nestrādāja. Te ir tāda sajūta, kā tev nebūtu pārliecības, kā lai pastāstam, ak Dievs. Tavās bailēs ir kaustu karalis. Tātad tu baidies par to, ka kaut kāda lieta dziļi tevī vai tava šī vēlme, kuru tu gribētu sasniegt, tavs, nezinu, mīlestības darbs, vai tavs mīļākais cilvēks, tava mīļākā lieta, kaut kas, ko tu zini, ko tu gribētu darīt, kas tev ienesīs visu, ko tu vēlies, bet tu skaties pagātnē,
jo esi piesardzīgs, jo pirms tam jau tev bija problēmas, kaut kas jau tev neizdevās, un tāpēc tev ir varbūt bailes pieļaut atkal tās pašas kļūdas. Tātad, ejam cauri. Pagātnē tev ir tornis, kaut kas mainās. Tev ir bailes, ka tu uzticies sev, ka tev pietrūkst varbūt informācijas vai zināšanas. Viss attīstās lēnu. Tu neiegūsi to, ko tu gribētu, tu turies pie kaut kā, kas ir stabils, bet tev trūkst vēlmes riskēt, tu virzies uz priekšu, bet tu stāvi uz vietas, varbūt tu gaidi, ka pie tevis nāk šīs iespējas. Varbūt tu virzies uz priekšu, bet lēnām. Pacietība, spēks. Virzīt uz priekšu, cilvēka mērķa vārdā, pieņemt lēmumu, konflikta situācija, muļķis, jauns sākums, pastāvēt par sevi, ieraudzīt lietas savādāk, piesardzība. Jo šī atskatīšanās pagātnē vai šīs domas par to, jo ir kaut kāda destruktīva enerģija, tāpēc arī tas monētu piecinieks. Skatīsimies. Jo tava vēlme ir kaut ko izzināt. Tava gala rezultātā tiek kaut kas piedāvāts, jā, iespēja. Virzīties uz priekšu, finansiāla labklājība, materiāli ieguvumi, nesteidzīgi, ieguldīt darbu, virzīties tālāk, jā. Sekot savai sirds balsī. Monētu četrnieks, turēties pie saviem principiem. Tā. Monētu piecinieks. Izaicinājums. Varbūt tas ir kaut kāds negatīvs mindsets, kas tev piemīt, kuru vajadzētu atbrīvot, lai spētu virzīties tālāk uz priekšu, jā. Jo tev ir visa pasaule tavās rokās. Ja tev ir mērķis, ja tev ir vīzija, uz kurieni tu gribi iet, jā, tagad ir tikai jāliek plāni virsū, jāplāno, jādomā, kas man būs ceļam vajadzīgs, kas man būs noderīgs, kā es sasniegšu to, kas man ir jādara, izplānot un neļauties savām bailēm. Kaus karaus. Varbūt tev liekas, ka kaut kas tavā ceļā tevi attur. Zobenu karalis. Nu kā? Nu kas tas notiek? Kas tas ir? Tu saproti to, lai kaut ko panāktu, vai nu tev kaut kas ir jāupurē, vai tu nevari kaut ko atļauties. Šeit ir zižņu trīnieks, jā. Skats nākotnē, tad tu to apzinies, tu zini, ko tu gribi, jā. Kādi tev resursi ir šobrīd, ko tu vari sasniegt tālāk, tad tu ieguldi attiecīgi darbu, tu esi koncentrējies uz savām finansēm, uz to, ko tu gribi panākt, jā. Noteikti tu esi no pagātnes kaut ko mācījies, tu sevi vairs, teiksim, tādā veidā neierobežo, tu sevi atbrīvoji, Tu sevi atbrīvoji
no kaut kādām limitējošām domām, lai virzītos uz priekšu. Nu kā tā var būt? Nu kā tā var būt? Un pēdējā kārts. Ej tu nost. Ej tu nost. Ja? Tieši tā. Tieši tā. Virzīties uz priekšu. 3 astotnieki. 3 astotnieki. Paskaidro tavu izaicinājumu. 3 astotnieki. Wow. Bomba. Virzīties uz priekšu. Ej tālāk. Atstāj visu nevajadzīgo aiz muguras. Tevi priekšā uz nākotnē gaida varbūt kaut kas nezināms, bet tu zini, ka tu ej un ziedojies augstākam mērķim, lai sasniegtu daudz ko labāku, un tu virzies uz priekšu, tev ir jāiegulda darbs, tev ir vajadzīgs skaidrs plāns, skaidra vīzija, skaidri mērķi, kas tev jāņem ceļā, kādi cilvēki, kādas sadarbības, kas tev palīdzēs, kas tev nepalīdzēs, un viss, kas tev nepalīdz, atstāties muguras, atgūt pārliecību par sevi, doties uz priekšu, mesties cīņā un strādāt pie tā, lai nekas tevi neaptur, lai nekas tevi neierobežo, un tu vari iet, močīt un sasniegt visu. Wow! Bomba! Bomba vienkārši! Kārtas nekad nemelo. Wow! Skaisti! Skaisti! Nu ko? Iespējas nāk. Vai jūs tam esat gatavi? Tātad, paldies! Lai jums nākamais mēnesis izdodās, lai jums viss notiek. Jums ir bēlas atstāt kaut kādu situāciju. Jums liekas, ka jums pietrūkst šī spēka, lai iet tālāk uz priekšu, bet tā nav. Jūs varat pilnīgi visu absolūti izdarīt. Viss atmaksāsies. Nedrīkst noiet, būs pēc tam YouTube'ā video. Paldies! Lai jums ir brīnišķīgs decembris!